No aprīļa Daugavpils autobusu parks atjauno autobusu kursēšanu Vasarnīcas kooperatīvu virzienos, kas atrodas aiz pilsētas robežām. Tātad no 1. aprīļa sāks kursēt autobusu maršrutā Daugavpils Celtnieks, bet no 15. aprīļa kursēt sāks autobusu sekojošos maršrutos: Daugavpils Zaļumi, Daugavpils Šiškova, Daugavpils Bratinišķi, Daugavpils Ļubasti un Daugavpils Lipinišķi caur Vasarnīcas kooperatīvu Saulīte. Savukārt pašvaldības uzņēmums Daugavpils Satiksme informē, ka no 1. aprīļa pēc vairākārtējiem iedzīvotāju lūgumiem tiek atjaunot pilsētas autobusu kursēšana maršrutā 7B Autoosta Kalkūna līdz dārzkopības biedrībai Mičuriņets. Papildus tam uzņēmuma vadība atgādina, ka no aprīļa tiks mainīta autobusu numur 7 kursēšanas laika. No aprīļa autobusu kursēs pēc vasaras grafika. Lai saņemtu vairāk informācijas par gaidāmajām izmaiņām, iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar pilsētas autoostas uzziņu dienestu pa tālruni 654 23 000 vai meklēt informāciju portālā 1188.lv.